Es sveicināts skatītāji klausītāji! Es nevaru zināt, varbūt pat osnītāji! Jāturpina veidot daudzpusīgi informatīvu YouTube kanālu. Bet ziniet ko? Dzīve tomēr nav rožu dārs! Šodien nedaudz parunāsim par rūfingu. Nē, tas nav pārāk latviski. Nē, tas nav latviski. Labāk, teiksim, jumtingu. Jā, jumtings izklausās superīgi. Kas tad ir jumtings un kādi cilvēki veic šādas aktivitātes? Tie ir jauni cilvēki, kas rāpjas uz augstceltnēm. Un viņu mērķis no putnu lidojuma uzņemt skaistas fotogrāfijas, kā arī neaizmirstāmus videokadrus. No šādiem foto un video, paliek tā nedaudz, nelāgi ap dušu. Varbūt ne nelāgi, bet savādi gan. Labi, dārgie draugi, ja jums vēl nav skaidrs, kas tad ir rūfings, nāciet šurp, nāciet. Paskatīsimies kopīgi rūfinga video. Šo videoklipu uzņēmis 15-gadīgs puisis no Latvijas. Šeit mums ir Samuēls TV. Viņš pamazām centīsies uzrāpties skurstenī. Tātad rāpjās, iet pa caur brīkšņiem. Un jā, rekur ir tas skurstenītis. Jau pusē ir. Super! Skaists kāds, foršs, vienkārši lielisks kāds, ja godīgi. Riktīgi lielisks. Zaķu salas tornis. Tak tālāk, nevar visu laiku skatīties šitā. Vēl viens skaists kāds, viss forši, forši. Vēl nospļāvās! Jūs redzējāt, viņš tur nospļāvās! Vai tad tas bija legāli? Te viss mierīgi, viss skaisti. Un, dārgie draugi, viņi jau ir skursteņā augšpusē. Skurstenis, dūmenis. Sauciet kā gribat. Ko? Aiziet vēl viens skaists selfijas skats. Es pat teiktu, tas ir selfijas skats, jā. Vēl viens. Kamēr es skatos uz kameru, tikmēr viņš jau kaut ko jaunu izdomā darīt. Bīstami, viņš var pakrist, paslīdēt, un ziniet, kas būs. Viņš kļūst par statistiku, diemžēl negatīvu statistiku. Cik skaisti tā kājas izbāzes ārā, forši šitā. Un katram skolēnam pilnīgi pēc šāda video liekas, es ar tā varēšu parūferot. Tiešām, tāpēc ka tas ir forši, jautri un nemaz nav bīstami. Jā, nedaudz, viņas pēc tam jau savāca policija. Tātad, dārgie jauniekļi, viņam diemžēl neizdevās īsti uzkāpt Z torņos. Viens draugs palika augšā, pārējie visi lejā laikam iet. Aleks palika augšā. Pārējie visi skrien. Nelamājieties, dārgie kungi, pēc tam, nepatīkami to visu skatīties, nevar tā. Un tagad skrien prom. Mašīna jau domā, tu līdz zem riteņiem skries. Ārprāt. Samuēlā ar saviem draugiem. Diezgan trakas jums tās izklaides ir. Viņus ķer bezpajumtnieks, nopietni. Viņi vēl kaut kur mēģinās uzrāpties. Tagad saprot, ka viņu draugam, tomēr jau ir problēmas kaut kur kāju ir tā kā, sadūris. Caurdūris varbūt pat. Jā, ir problēmas kaut kādas ar kāju diezgan, jā. Pēkšņi ielīst kaut kādās pamestās ēkās. Tas ir krimināli sodāmi, jo, ne katrs privāti īpašnieks vēlas, lai viņam privāti īpašumā iekāpt ielīstu kādas svešas personas. Būsim reāli. Nepietiek ar to, ka tevi dzenā policija. Bet no otras puses, tu vari paslīdēt, tu vari nokrist, tu vari salauzt kāju un vispār arī nosisties. Tas gan nav labi. Rūpošana vai arī sazin, kā vēl viņu varētu saukt. Nevienmēr ir, šoreiz pat ir veiksmīga. Jā, veiksmīgi izdevās tomēr. Jaunēklim palikt dzīvam. Jā. Un šeit arī jaunēklis taisa ļoti akrobātisku triku, un viņam gandrīz vai izdevās nosisties. Un šeit jaunēklis taisa triku, un viss. Viņš ir beigts. Varbūt viņš ir dzīvs, varbūt kaut kādas milzīgas traumas, bet viņš ir dzīvs, bet, vairumā gadījumā būs tomēr beigts. Un šeit vēl viens staigā.
pa krānu. Pa ceļam krānu staigā. Un viss. Un viņš krīt. Un viss. Un šeit vēl viens. 7. stāvā uzrāpās un viss krīt nost. Un šis jaunieklis arī kaut ko dara. Draudzene viņam saka, nē, tur. Bet viņš turpina. Viņš to dara. Un viņam pat paveicās. Viņš izdzīvoja. Un šeit vai nu kaut kādā veidā neveiksmīgi iekārties cilvēks un krīt un viss. Un rekur vēl viens jaunieklis priecīgi lēkā. Redziet, cik viņš ir priecīgs, smaidīgs. Cik visi un viss. Un cilvēku vairs nav. Un ir darbs kapračiem, darbs bēru galdu tā kā veidotājiem, pavāriem. Visiem ir darbs, protams, vecākiem radiniekiem, bēdas. Tāda ir tā skarbā rūferu, neveiksmnieku dzīve, ja? Ko padarīs. Un tāda ir tā dzīve, ja? Tā kā, dargie draugi, neesiet muļķi. Es jums tomēr iesaku mācīties no citu cilvēku kļūdām. Jo, ja pieļausiet šādas citu cilvēku kļūdas, viss būs slikti, reāli būs slikti. Vai jūs nositīsieties, vai arī smagi satraumēsieties, vai arī, vispār, jums, nezinu, kaut kas, traki būs. Labi, Strunts ar jums! Jūs aizvedīs uz kapu kalniņu, uz krematoriju. Tas ir, pēc ieskatiem, jā. Bet, kas tad paliks ar jūsu radiniekiem? Vecākiem, brāļiem, māsām, vecmāmiņām, vectētiņiem, draugiem, visiem radiņiem. Bēdīgi būs. Būs ļoti bēdīgi. Protams, viņi uztaisīs normālas bēres, bet problēma ir tāda, ka jūs jau vairs, diemžēl nebūs. Dargie draugi, lūdzu, nepieļaujiet šādas kļūdas. Tas var būt ļoti liktenīgi. Ar jums, dārgie draugi, kopā bija Edgars. Paldies par jūsu skatījumu. Paldies par jūsu uzmanību. Uz drīzu tikšanos.